sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tevī ir kaut kas īpašs. Šodienas rakstu vieta. Tad Mūzes sacīja uz Dievu: kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved izrēlieši no Ēģiptes? 2. Mūzes, 3. nodaļa, 11. pants. Šodienas pārdomas. Vai tu esi domās sevi pieķēris, ka salīdzini sevi ar citiem? Lūk, viņi ir īpaši, bet es? Viņi ir šādi un tādi, bet es? Draugs, Dievs vēlas, lai tu sevi salīdzini tikai ar 2 cilvēkiem. Pirmais cilvēks, tas esi tu vakar, bet otrais cilvēks tu rīt. Tātad ieraugi, kā Dievs tevi ir pārmainījis līdz šim, un par ko Viņš vēlas tevi izveidot nākotnē. Šodienas rakstu vieta atklāja, ka Mūzes jutās nepiemērots tam uzdevumam, kuram Dievs viņu bija izredzējis. Taču Dievs Mūzu saskatīja ko īpašu. Jā, Mūzum bija savi mīnusi. Arī viņa atrunas izklausījās pamatotas, bet Dievs viņā redzēja kaut ko tādu, kas kvalificēja Mūzu mainīt veselas tautas nākotni. Arī tevī Dievs ir ielicis ko īpašu, kaut ko tādu, ko neviens cits šajā pasaulē nespēja paveikt. Viņš ir ielicis tevī potenciālu un talantus, kurus tu iespējams pat vēl neapzinies. Uzticies Dieva plānam. Viņš tevi ļoti mīl un vēl tikai to labāko. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka neesmu tiecies izzināt tavu gribu manai dzīvei. No šodienas es apņemos paklausīt taviem norādījumiem un sakļauties ar tavu plānu. Paldies, ka tu esi ar mani un palīdzi man katrā šī ceļa solī. Jēzus vārdā. Āmen.